Sveiciens visiem! Sveiciens šajā jau otrajā sarkanās mēness telts sarunā, kura būs ar Alīnu Sietiņu. Mēs gaidām Alīnu pievienojamies. Sveika, Ieva! Jā, kamēr Alīna pievienojās, pastāstīšu nedaudz par šīm sarkanās mēness telts sarunām. Tātad sarkanās mēness telts sarunas ir ar iedvesmojošām, drosmīgām sievietēm, kas iet savu ceļu un kuras arī praktizē un dalās ar citiem, palīdz citiem cilvēkiem. Un šīs ir tādas patiesas, atklātas, autentiskas sarunas un iespēja savā veidā ieskatīties sarkanajā mēness teltī, kur mēs kā sievietes varam pulcēties, varam sanākt kopā un runāt no sirds un klausīties ar sirdi. Tā, kas mums notiek ar Alīnu? Mēģinām vēlreiz pievienot Alīnu. Čau! Čau! Man vienmēr tāds neviltots prieks, kad izdodas saslēgties, jo ir parasti tāds neliels satraukums par to, kā būs. Jā, vai izdosies, vai nē? Jā, super, jā, sveika, un sveiki visi, kas pievienojās. Redzu, ka tu esi iekārtojusies kaut kur ārā. Jā, es esmu tepatās pie vietas, kuras strādā, kuras pavadu ļoti daudz laika no savas ikdienas, bet, tagad jau ne tikai šeit sanāk ļoti daudz, kur citur būt arī, bet, jā, es esmu Siguldā pie savas vietiņas, sava miteklīša, pie Prijas telpām. Šeit patās pie Siguldas jaunās pils, tā kā varbūt tie, kas nezina, šī ir sarkanā koka mūža sēka, tad droši var nākt ciemos. Es gan esmu noslēpusies mazliet aiz visa, bet tas ir nemaz netraucē, jo šeit parasti ir bišķi mazāk cilvēki, aiz ēkas vairāk ir tur otrā pusē priekšā. Tur ir pats labākais skats, jā, jo es tur arī tieši vakar vēl biju, un manuprāt, jā, tur ir pati labākā vietiņa, kur tu esi. Jā, super, Klau. Es iesākšu to, kad nedaudz pastāstīšu, kā es tevi zinu, un pēc tam došu vārdu tev iepazīstināt ar sevi, tādos lielos vilcienos, jā, ko tu tieši dari, kā tu palīdzi cilvēkiem, un tad es arī nedaudz to iepazīstināšu ar sevi, un tad jau mēs dosimies tālāk sarunā, un sveiciens visiem, kas pievienojas, un jā, ja rodas kāds jautājums, droši rakstiet čatiņā, un tad jau laika gaitā mēs mēģināsim arī atbildēt uz jautājumiem. Jā. Alīnu sākotnēji es pamanīju sociālajos tīklos jau labu laiku atpakaļ, kad iespējams Alīna tur tikai sāka darboties, jā, šajā savā visā, ko viņa tagad dara.
Un tad es pamanīju to, ka Alīna ir ļoti neatlaidīga un mērķtiecīga, un bija vēl pat Covida laiks, un tad es vēroju Alīnas aktivitātes un novērtēju, viņas mērķtiecību, un tagad es arī redzu, kā tas viss ir rezultējies, un kas no tā viss ir sanācis, un par to ir liels prieks un apbrīna. Un tad klātienē mēs pirmo reizi satikāmies pirms gada 9 sauļu skolā, un tur arī bija tāda forša saikne, forša connections, tā teikt. Un tad salīdzinoši nesen Alīna uzrunāja mani atsūtot ziņu, ka varbūt mums vajag satikties, padraudzēties, un tad mēs satikāmies un sajūtām to, kad pašlaik šajā dzīves posmā kaut kādā ziņā vienu otrai, mēs varam vienu otru iedvesmot, vienu otru kaut kādā ziņā, kaut kur varbūt atbalstīt, palīdzēt, un gala beigās arī tas viss rezultējas, tādā arī skaistā sadarbībā. Un tieši vakar, sanāca tā, ka es arī biju pie Alīnas uz sesiju, arī vienkārši tā sanāca. Tā teikt, tā salikās, ka tā vajadzēja, un sesija, bija burvīga un brīnišķīga, tiešām no sirds iesaku, un vēl arī gribēju padalīties ar to, ka es tieši šodien, tā kā vakar un šodien padomāju par to, ka man tas ir obligāti jāpasaka, kad viena no daudzām svarīgajām lietām, ko es uzzināju pie Alīnas, ir arī saistībā ar savu horoskopu, kā mana Venēra ir Skorpionā, kā izrādās, un ka man ir jāpārskata, varbūt arī kaut kādas lietas, kā es izpaužos, kā es izskatos, un tad šodien sameklēju, ko tāko sarkano kleitu, un tā kā ļauju šim Skorpionam Venērā izpausties, tā, Līna, tas ir mans īsais ievads par to, kā es tevi zinu līdz šim un kā es tevi redzu. Pastāstīja cilvēkiem, mūsu sekotājiem, saviem vēlreiz, maniem no jauna, kas tu esi, ko tu dari un kā tu vari palīdzēt. Wow, paldies tev liels par tik skaistu tādu patiesu iepazīstināšanu. Es zinu, ka es esmu riktīgās tādās ceremonijas sajūtās, jo es visu rītu no 10 īstenībā līdz kaut kādiem 1:30 es vēl vadīju ceremoniju, tā kā man es knapi paspēju vēl novākties un tā kā vēl tas pārslēgums nav noticis, man es vēl tā kā bišķīt esmu tur, bet es jūtu, kas ir simboliski, man liekas, ka šī ceremonija bija mūsu vakardienas tikšanās turpinājums, jo tēma bija tā pati, tikai mazliet no cita rakursa, un man liekas, tas ir tas skaistākais vispār, ka es nonāku pie tādām atziņām, ka cilvēks satiekās vienmēr īstajā brīdī, īstajā laikā, un vienmēr ir kaut kādas dziļākas vienojošas saites mums vienam ar otru, pat tad, ja mēs to uzreiz vēl nesaprotam, pat tad, ja ir tikai kaut kāds priekšstats, un dziļāk varbūt vēl nav sajūta, kad ir izpratne, kas tad varētu būt tā vienojošā saite, bet tieši vakardien un šodien vairāk pavadot laiku ar Agnesi, es tieši iepazīstu šīs te saites vispār ar cilvēkiem, saiknītas, šīs te mazās vienojošos striķīšus, kas tur mūs kopā, liek mums satikties, parunāties, izrunāt kaut kādas lietas, sajust kaut ko, iepazīt sevi no cita rakursa, no jauna rakursa. Un, tad īsumā, tā ir, ka mēs tikāmies pirmo reizi, pagājušo gadu tas bija Daņas saules vēļas, es neatceros, pagājušo gadu, tas bija? Nevar saprast, vai pagājušo gadu, vai aizpagājušo gadu, bet laikam pagājušo gadu. Laikam laiks tā skrien, un viss tik ātri mainās, ka nevar vairs izsekot līdzi tam tempam un visam, bet
Jā, un jau toreiz, kad es satiku, ieraudzīju Agnesi, man uzreiz bija ļoti dziļi vienojuši sajūta. Man vispār nebija sajūta, ka tas būtu kaut kāds tāds svešs cilvēks. Un es pie tās atmiņas bieži vien atgriezos vēl arī pēc tam, arī vēlāk, un es ļoti sajūtu, cik man patiesībā bija tā vēlme atkal satikt tevi, un tad sapratu, jā, kad ir jāuzraksta, ka tas ir vajadzīgs un kaut kas ir, kaut kāda šī vienojošā saitīte ir, un gribējās vienkārši iepazīt tuvāk un varbūt dziļāk tevi kā cilvēku. Un jāsaka, ka jo vairāk laika es pavadu ar tevi, jo, man liekas, baudpilnāks vispār ir tas brīdis, tas mirklis, ko mēs kopā pavadam, jo ar tevi var tiešām būt ļoti tūs un ļoti atklāts ik viens. Nu, vismaz es tā jūtu par sevi, kad esmu kopā ar tevi, kad es varu būt es pati un man nav nekas tur baigi tā kā, nu, kad tu jūties pieņemts un redzēts, un tas ir, man liekas, tas pats fantastiskākais. Un, Paldies tev par labiem vārdiem. Paldies tev, ka esi, kad mēs varējām satikties, un šodien atkal tiekamies, un ko es vēlējos tā minēt, vēl bija kaut kāds jautājums par sevi, jā, pastāstīt? Jā, nu tā kā par lietām, ko tu dari, jā, un ko pie tevis var dabūt un uzzināt. Jā, es esmu tāds, vispār es sevi tādu, visīsākā definīcija, ko es sev atradu, bija zemapziņas pētnieks. Un tāda viskaidrākā, visīsākā definīcija, kas man arī visvairāk rezonē, jo zemapziņa ir kaut kāda šī paralēlā pasaule, kas visiem ir klātesoša, un vispār tāda ne tikai zemapziņa, bet vispār apziņas pētnieks, varbūt tas būtu vēl precīzāk, kad man patīk pētīt cilvēku redzējumus, cilvēku skatījumus uz pasauli, vadošās enerģijas, patīk cilvēkus redzēt dziļāk, sarežģītāk, varbūt nekā viņi paši sevi redz, un īstenībā caur kakao es šo varu attīstīt vēl smalkākā līmenī, jo kakao man ir tāds mans šobrīd vienīgais skolotājs. Ja es arī esmu pa dzīvi izgājusi cauri daudz dažādiem cikliem, kur es esmu meklējusi atbildes, piesaistījusies dažādiem egregoriem, bet laika gaitā es esmu sapratusi, kad, laikam tomēr tā māte zemīte ar to dziļo viedumu, kas īstenībā ieskāja mūs 24/7, kā māra, kā katrs elements patiesībā, kas vienkārši eksistē, kad kā katra šūna, kas uztur kaut kādu informāciju, kad tieši patiesībā tur laikam var smelties tādu visdziļāko dziļumu un vislielāko atbalstu, ko es vispār izjūtu. Un, jā, un tad augi, protams, ir kaut kas tāds, kas cauri dzīvei ir visu laiku čukstējuši kaut kur fonā, kad te nu mēs esam. Bet tikai kaut kad pirms gadiem 5, es daudz vairāk tajā visā ieskatījos, daudz vairāk to varbūt pieņēmu sevi, un tagad ir tā, ka esmu pagājušā gada atvērusi kakao māražošanu, ceremoniālu kakao māražošanu, un ražoju gan pašu ceremoniālu kakao, gan šokolādes, un visu kaut ko par un ap kakao, un ir visas tādas sadarbības, un mums te ir kakaonīca, kur var atnākt, pasēdēt, pabūt, brauc ļoti daudz ārzemnieki, ļoti daudz vietējie. Tā kā arī ir sajūta, ka kādreiz gribu pabaudīt tādu tuvību ar sevi, ar savu sirsniņu, ar kakao, tad noteikti varam braukt ciemos, iepazīties. Mēs esam ļoti ar vīru atvērti, vienmēr uzņemam ikvienu, kas gan ļoti daudz ko saprot no kakao, gan vispār varbūt šis ir kaut kas jauns un tikai sākums. Tā kā mums vienmēr ļoti patīk ik viens, kas atnāk pāri mūsu slieksnim,
ir sajūta šo te vilkmi, uzzināt vairāk vai ieskatīties dziļāk. Un tad šobrīd es pati vairāk fokusējos uz individuālām konsultācijām caur cilvēku dizainu, caur astroloģiju, caur tādu dziedinošo metodu. Es tā kā ļoti strādāju ar apziņu, arī ar rokām, teiksim, dziedinu arī tādus sastāvējušās blokus, kas ir ķermenī, un vādu ceremonijas, gan individuāli, gan vecmētu ballītēs, gan grupās, gan atvērtās, gan aizvērtās, gan apmācu ceremoniju vadībā, un man liekas, kaut kā elpoja to visu, konstanti esot tajā, ka liekas, ka tā transformācija, viņa sāk, ja agrāk es teiktu, ka mana dzīve ir viena liela transformācija, tad šobrīd es teiktu, ka tas ieiet citā enerģijas frekvencē, kad es sāku just, ka mana dzīve sāk kļūt par absolūtu mīlestību, ka tieši mīlestībā, patiesībā, ka tieši mīlestība ir tā, kas transformē. Un nevienmēr vispār tā transformācija ir vajadzīga. Agrāk man bija tieši vēl uzsvars uz transformāciju, kad ir kaut kas jātransformē, jāmaina, jācīnās. Tagad es vairāk to jūtu, kā beidzot tādu dziļu pieņemšanu, ka viss ir visiem kārtībā, ka mēs visi esam veseli un visiem dzīvē viss ir super. Bet ir vienkārši dažreiz posmi, kur mēs nomaldamies tā vietā, lai ietu pa labi, aiziem pa kreisi. Arī kaut kādu, varbūt, lai kaut ko atrisinātu vai kaut ko jaunu saprastu vai iemācītos. Un šobrīd tad es vairāk turos pie tās idejas, ka viss notiek, viss pats dziedinās tieši esot šajā mīlestības pozīcijā. Un tad caur kakao šo te mīlestību es arī vairāk kultivēju gan savā dzīvē, gan arī iepazīstinu citus cilvēkus, kā to vairāk kultivēt viņu dzīvēs. Nu tā, es centos īsi tā. Jā, super, jā, man ļoti patika tā doma, es arī daudz domāju par to, kas mums pašlaik ir it kā ļoti aktuāli sabiedrībā, par to sevis nemitīgo uzlabošanu. Un tāpēc man patika tas, ko tu teici, ka, ka varbūt nevajag domāt, ka mums tā kā visu laiku kaut kas nav kārtībā. Un šitas ir tāds, teiksim, es pat viņu redzu tā kā no abām pusēm. No vienas puses ar mums visiem kaut kas nav kārtībā. Tā ir. Tad, ja mēs paskatāmies, vai ne, tā kā, vai tur ieskatāmies, no otras puses ar mums visiem viss ir kārtībā. Un jautājums vienkārši, ko mēs paši gribam, un tad, ja mums kaut kas traucē, vai mums gribās kaut ko savādāk, vai kaut kas paliek pārāk grūti apgrūtinot, tad mēs ejam un tad mēs daram, vai ne? Zini, kā man vispār šī tēma ļoti ilgi, tā kā fonā bija, un es viņu ļoti ilgi mēģināju, es viņu jūtu, bet es viņu nesapratu. Un tad es arī jūtu, kad ar katru gadu, ar katru cilvēku, ko es satieku ar laiku, es to sāku redzēt savādāk un vienkāršāk. Bet man liekas, ka tieši tā prasme, kad es to redzu, varbūt tik dziļi, iedod man iespēju to redzēt vienkārši. Es nezinu, tas varbūt izklausās. Par ko tu saki, jo patiesībā jau viss ir vienkārši. Mēs bieži vien gribam sarežģīt. Vai kaut ko tur, nezinu, sapiņķerēt. Es vakar pēc tikšanās ar tevi, man arī bija viena atklāsme, ko es gribētu tev pateikt. Un tā atklāsme ir tāda, ka mēs vienmēr varam uzzināt, tā kā, ja ir kaut kāda lieta mūsos, ko mēs nevaram atšķitināt, vai kur mēs gribam redzēt iemeslu, kāpēc tā bija, mēs vienmēr viņu atradīsim. Un vispār es ieraudzīju tādu paradoksu šajā visā, kad daudzi cilvēki iet pie tādiem terapeitiem, lai uzzinātu iemeslu kaut kam, lai atrastu atbildi. Un atbilde jau vienmēr ir.
viņu jau vienmēr var atrast, un vienalga, pie kā mēs ejam, ja mēs gribam to atbildi, mēs viņu atradīsim, un mēs viņu sadzirdēsim, bet jautājums ir, kam tā atbilde ir vajadzīga, ko viņa dod, kāpēc mēs tur tiecamies. Jo cilvēki, kas ir tādā pieņemšanas pozīcijā, viņiem dažreiz nevajag zināt, kāpēc. Viņi vienkārši tic, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un jā, mums ir visiem vairākas dzīves, mēs esam izdzīvojuši ļoti daudz tūkstošiem dzīvju pieredzes, un uzzināt, kāpēc tur tas viss ir, var mums paprasīt daudz vairāk laika, nekā vienkārši pieņemt kaut ko, kā faktu vienkārši, kas ir noticis, un tas laikam, tas mans tāds gala secinājums bija tieši tajā, ka, ja agrāk man bija milzīgs uzsvars saprast, kāpēc kaut kas ir vai nav, un kāpēc tur kādam kaut kas tā vai šā, tad šobrīd man ir drīzāk tāda sajūta, ka tieši caur pieņemšanu un tādu dziļu mīlestību ir daudz vieglāk kaut kādā ziņā sajust to sirds mieru, ko mēs meklējam caur tām kāpēc tiem jautājumiem. Un dažreiz, kad mēs jau laicīgi sevī to pieņemšanu un mīlestību kultivējam, tā atbilde uzkrīt pati uz galvas, tad, kad mēs vismazāk viņu gaidām. Ko es gribu teikt, kad stāsts nav par pašu jautājumu vai iemeslu, bet par stāvokli, kurā mēs paši esam. Un jo ātrāk mēs jūtam sevī šo te pieņemšanu un mīlestību, jo vieglāk mēs varam sadzirdēt tās atbildes, kas patiesībā visu laiku viņas jau ir mūsos. Mēs taču zinām. Tikai vai mēs esam pietiekami apzināti, lai uzreiz tā kā viņu ieraudzītu un sajustu, tas ir cits jautājums. Un man liekas, man liekas, ka tagad mēs aizējam pie kāda, tas kāds ar savu lauku, ar šo te mīlestību, ar tādu cieņu pret otru, viņš atver otram šo te lauku, kur ir atbilde. Viņš atver varbūtību, kad tevī var ienākt atbilde, un tieši caur šo varbūtību atbilde arī ienāk. Nu, kas gribu teikt, kad es baigi dziļi aizpeldēju, bet vienkārši tā bija mana tā atklāsme, ko es sapratu. Es nezinu, es ceru, ka tu uztvēri, ka tu pārēji arī uztvēri. Es uztvēru, jā, es tā kā arī par šito mazliet padalīšos, teiksim, jā, kā es to redzu, jo viennozīmīgi es esmu pārliecināta par to, kad tad, kad mums ir jautājums vai tad, kad mums ir nodoms, mēs saņemsim to savu atbildi, un patiesībā arī tas mūsu nodoms realizēsies. Tikai jautājums ir, kad tas notiks un kā tas notiks. Jā, un šeit, protams, jā, tas mans pieņēmums ir, kad jo mēs esam apzinātāki un vairāk savā enerģijā, jo tas tā kā notiks ātrāk, bet vēl šeit ir tas, kaut arī par tiem pašiem jautājumiem. Jā, tas jau pat var notikt tādā ikdienā. Jā. Tā atbilde var atnākt ikdienā vienkārši caur kādu citu cilvēku. Vienkārši jautājums, vai mēs to sadzirdam. Bet tad, kad mēs tā kā ejam, jā. Tad, vai arī, pabeidz, jā? Nē. Jā, ok, es pabeigšu. Vai arī tad, ja mēs ejam, piemēram, pie kāda speciālista, arī, protams, mēs jau sajūtam, jā, šo kaut kādu vilkmi, saikni ar šo cilvēku, kur mēs sajūtam, ka jā, visdrīzāk viņš man varēs palīdzēt, viņš man varēs iedot šo atbildi, un mēs aizējam jau ar fokusētu mērķi, un, protams, tas ir tās, jā, ka šis lauks, viņš materializējas, un mēs vēl tā kā ieguldam savu laiku, enerģiju, naudu par šo pakalpojumu, un, protams, ka visdrīzāk mēs šo atbildi saņemsim. Un dažreiz, zini, kā ir, kad pie manis kāds atnāk uz individuālu konsultāciju, zini, kas ir pirmais, ko lielākā daļa atbild, tad, kad es prasu, kāda bija rezonance uz manis sniegto informāciju. Es jau lielāko daļu jūtu, man liekas, ar tevi es saņēmu apstiprinājumu. Un man liekas, tas arī parāda, cik daudz priecā mēs jau visu zinām un jūtam, tikai mēs varbūt neticam līdz galam tā iekšējai sajūtai, kas nozīmē, ka te ir atkal tā atgriešanās pie dabas, jo vairāk mēs atgriežamies pie dabas, jo vairāk atgriežamies pie sava ķermeņa, jo vairāk atgriežamies pie ķermeņa,
vairāk atgriezamies pie savas intuīcijas un sajūtas, prasmi sevi just. Un savukārt caur to arī nāk visas atbildes. Caur mūsu ķermeni. Man, piemēram, patīk cilvēku dizainā vispār, jā, ģeneratori ir tie, kuriem nāk atbildes ar ķermeni. Ja ķermenis ir mierīgs, tātad tu dari visu pareizi. Ja tu izjūti frustrāciju, tātad kaut kur esi pieņēmis nepareizu lēmumu. Un vienkārši, ja sako līdz savai autoritātei, tad ļoti viegli uzreiz var nočekot, kur es esmu bijis saskaņā ar sevi un ar savu ķermeni un ar savu intuīciju, un kur atkal nē. Un vēl, ko es gribēju teikt par tām atklāsmēm, zini, kā dažreiz tās atklāsmes dod ne tikai cilvēki, bet daba. Kad mēs aizejam, apsēžamies pārkāvus soliņu un skatāmies, kā, piemēram, pīles tur ņemās, jā, cīnās tur par kaut ko. Un mums uzreiz tāds, varbūt tur, jā, es tur kaut ko, vai arī nokrīt lapa tā lēnām, un tad tā, jā, varbūt es varu tur kaut ko lēnām. Nu, tā kā uzreiz, tad, kad mēs esam ar to zemes vibrāciju vienā frekvencē, mēs patiesībā saprotam pilnīgi visu. Mums pilnīgi viss, kas ir dabā, mums galvenais tikai noķert to frekvenci ar to koku, ar to pīli vai ar to, nezinu, puķīti, kas tur aug, ja, un mēs dabonam to frekvenci, un mums, jo viņi necīnās, viņi nemeklē nekādas atbildes, jā. Viņi jau dzīvo pozīcijā, kur viss ir kārtībā. Viņi vienkārši izaug savu ciklu, jā, un vienkārši pieņem, kad nomirs, pieņems, ka piedzims, jā, un vairosies, un neviens neko tur nebūs, un neaizaug savu vienu rudzupuķi, kas tagad viņu nosodīs, jā, par to, ka viņa nozied pavasarī, jā, nu, piemēram. Un man vispār tā, kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka es ļoti izjūtu šo saikni ar zemi, saikni ar dabu, un es vienkārši saprotu, ka mēs taču ar ko neatšķiramies patiesībā no jebkura zāles stiebiņa, kas te aug, elementi ir tie paši, labi, mums apziņa ir sarežģītāka, advancētāka, bet tas it nemaz nenozīmē, ka mēs nevaram saņemt tās visas atbildes un tos momentus tieši esot tuvumā pie dabas. Un šis ir arī man pašai kā tāds foršs atgādinājums, ka biežāk ir jāiet pie dabas, biežāk ir jāiet te, kur ir vienkārši viss skaidrs. Un tu dzīvo pozīcijā, kur nekas nav sarežģīti. Un tu apēji to aplīt ap to parku un tev saliekās tās domas uzreiz. Un tev ienāk miers. Un vienalga, vai mēs to frekvenci noķeram ar to meistaru, pie kura mēs esam aizgājuši, vai ar to koku, kas mums tur viens ozols, kas nenormāli pļavā uzrunā. Nu, tā es te baigi aizrunājos, bet šī bija tāda mana sajūta. Bet tas ir ļoti labi, jā, ka tu par šito aizrunājies, jā, jo šeit arī tas man atgādina, ko es jau vairākas reizes jau mūsu sarunā sajūtu, ka es arī jūtu to, ka tur arī ir tāda liela tā mūsu saikne. Jā, tieši šī tāda saikne ar dabu, un arī tu pieminēji Mātes zemes kanālu. Nu, tas arī ir kaut kas tāds, jā, ko es izjūtu, jā, jau labu laiku ejot savu ceļu. Un arī kakao, jā, sen jau ir mana tāda ikdienas sastāvdaļa, jā, kas mani tā kā samīļo un baro, un es pat varu atzīties, ka man liekas, esmu jau atkarīgi no kakao, jo, tad, kad es atteicos no kafijas, tad es pārgāju uz kakao, un tad tagad, jā, kakao man aizstāja kaut kādā ziņā šo, un par šo saikni ar dabu un Mātes zemes kanālu. Jā, šeit tad es mazliet varu arī pastāstīt par sevi un ko es daru. Tīri, jā, par to manu profesionālo darbību. Oficiāli es skaitos kā transpersonālās psihoterapijas konsultante, speciāliste. Un, jā, lai saprastu divos vārdos, kas ir transpersonālā psiholoģija, tad transpersonālo psiholoģiju var tādā vienkāršākā veidā nosaukt arī par garīgo psiholoģiju, jo viņa, un arī psihoterapija, jo viņa skatās uz cilvēku tādā, jā, ne tikai cilvēka biogrāfiskajā līmenī, kā tradicionālā psiholoģija, bet arī tā kā augstāk, tālāk, plašāk, arī tādā, tā kā varētu teikt, transcendentālā līmenī, dvēseles līmenī, garīgajā līmenī.
arī izmanto, jā, dažādas senās prakses no senajām tradīcijām, šamanismu prakses, meditācijas, arī dažādas prakses ar paplašināts apziņas stāvokļiem. Un, jā, tā ir tāda viena joma, kur es darbojos gan individuāli, gan grupās ar cilvēkiem. Jā, tad vēl runājot par šiem paplašināts apziņas stāvokļiem, man ļoti tuvas ir elpošanas prakses, kur tad tieši mēs varam caur šiem paplašināts apziņas stāvokļiem nonākt tādos stāvokļos, kur mēs piedzīvojam plašāk kā ikdienā, un par to mēs arī vēlāk noslēgumā pastāstīsim par mūsu kopīgo superīgo projektiņu, kas mums top. Nu jā, un tad vēl viena tāda liela tēma, es domāju, kur ir arī savedusi lielā mērā mūs kopā, ir tieši, jā, palīdzība, atbalsts sievietēm caur sievietes izaugsmes un iniciācijas ceļu, jā, ņemot vērā arī savu pieredzi, kam es esmu gājusi cauri un atradusi, jā, tos savus risinājumus, savu izēju no savām krīzēm, un attiecīgi, jā, tad jau tā ir likumsakarīgi sanācis, kad pēc tam kaut kādā brīdī sajūtu šo aicinājumu, šo saikni, strādāt ar sievietēm, vadīt sākotnēji sieviešu apļus, pēc tam arī jau tādus iniciācijas rituālus meitenēm saistībā ar mēnešu reižu sākšanos. Vēl tikpat labi ne tikai meitenēm, ne, bet arī sievietes izvēlas sev tā kā uzdāvināt šādu rituālu jau tādā vēlākā dzīves posmā, jā, iedodot sev šādu tādu sajūtu par to, cik sievietes ķermenis un sievietes cikls ir svarīgs un cik tā ir tāda svēta un sakrāla lieta. Un caur šo arī, jā, jau diezgan labu laiku atpakaļ es vienkārši sāku izjūt, jā, arī šo tādu, es pat viņu varētu nosaukt par mātes zemes tādu aicinājumu atpakaļ pie sevis, atpakaļ pie tādas vispār sava ķermeņa jūšanas, atpakaļ pie tādas būšanas, nevis sieviešu konkurencē, kā mums te ir tā kā pieņems tādā mūsdienu sabiedrībā, bet tādā būšanā māsībā, būšanā patiesām, atklātām, autentiskām, kad mēs varam, jā, viena ar otru tādas būt, un mums nav kaut kas jāslēpj, kaut kas jāizliekās, jākonkurē, un attiecīgi, jā, šīs ir tādas tēmas, kurās es eju, un jā, un tas arī, ko tu minēji par to, kad tu sajūti, ka tu ar mani vari justies tā kā brīvi, atvērti, un to es atzīstu, tas ir kaut kāds tāds mans tāds, jā, nu viņš man vienkārši ir, tā, jā, es tā kā spēju cilvēkiem radīt šādu to telpu, lauku, kur viņi drīkst būt tādi, kādi viņi ir, atklāti, patiesi, un kur viņiem nav kaut kas jāslēp, jāizliekās, un tā ir tāda droša vide, un tieši tāpēc arī, jā, man atnāca šis impulss veidot šīs sarunas, kuras tiešām uzaicinu sievietes, kuras es zinu un kuras jūtu, kuras arī ir gatavas iet un būt šādā formātā, un attiecīgi arī iedvesmot citas sievietes, arī pastāstot, jā, par kaut kādām savām lietām, kā viņām ir gājis, un ne jau visas mēs piedzimstam, nezinu, veiksmīgas un brīnišķīgas, mēs visu kaut kam ejam cauri, un tieši tāpēc, jā, es arī gribu tev uzdot nākamo jautājumu par to, jā, varbūt sāksim ar to, kā tu izjūti, jā, šo tādu savu kā sievietes ceļu, sievietes, jā, tādu, jā, sievietes dabu, saikni ar savu tādu sievišķo pirmatnējo dabu. Kā tu to jūti, vai kad tu to sāki just, kā tas tev atvērās? Man liekas, ka tas notika, ka tas jau notika, un notiek vēl projām, bet tādu pirmo savu tādu ceļu visspēcīgāk es izjūtu tieši kopš atvēru šo te kakao ražošanu, šo te uzņēmumu. Un man liekas, tā bija tāds visnozīgākais solis reāli man, kas parādīja man sevi
Likās, ka es caur šo kakao, ka es viņu pilnīgi pieņēmu sevi, ka es viņu ielaidu savā mājā. Es tajā brīdī, tajā savā mājā ielaidu arī sevi. Jo liekas, ka es visus šos gadus es šaubījos, vai man tiešām ir tas šamaniskais, vai man tiešām ir tas mistiskais, vai man tiešām to vajag. Man likās visiem citiem ļoti labi piestāv, un viņi taču tādi maleči, un ko te es tur tagad tieši tur, jā? Un man tas kaut kā grūti nāca, un tajā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu, ka visas sveru vaļā, mārižošanu, ka viss kakao ir jālaiž mājās, simboliski tā arī skan, ka jālaiž mājās. Man pēkšņi salikās, ka man ir ļoti jāsāk domāt pie sava tēla, tad es uzzināju, kas ir mana Venēra, tad es izveidoju savu imidžu, reāli biju pat uz imidžu konsultācijām un pieredzēju tādu pilnīgi jaunu savu tēlu, un es redzēju, ka tas tēls ietver ļoti liels atšķirības, kādas biju agrāk. Nu, piemēram, nezinu, kaut vai tas sīkums, jā, bet tāpat tas sievietē ļoti daudz nozīmē. Piemēram, es vairs nenēsāju krūšturus, jā. Man tas ir tāds lēmums. Dalies ar to. Jā, man tas ir mans lēmums, un man tas ļoti ilgi nāca caur konsultācijām, ka pie manis tiešām nāca sievietes, kurām bija veselības problēmas dēļ tā, ka krūšturas tīpiņa ir nospiedusi attiecīgas ķermeņa zonas, un tur ir ļoti daudz bloki, sāpes, ciešanas, un tur vienkārši nav asins cirkulācija. Un es ieraudzīju, cik milzīgas sekas tas atstāja uz sievieti, uz sievietes prasmi dot, tāpēc, ka krūšturas īstenībā viņš, nu man bija tāds secinājums, ka viņš slāpē sievietes dabisko došanu, ko viņi dod caur krūtīm, caur šo te zonu. Un tad, kad mēs saspīlējam sevi kaut kādos apģērba gabalos, man nekad nav bijis skaidrs, ka pēc sievietes nesās. Es laiku, kad esmu mēģinājis iegādāties sev augšķiņas, man visu laiku bijis milzīgas problēmas, man visi ir centušies uzspīlēt, man visu laiku bijis pa mazu, un man nav skaidrs, ka tas ir jādara, un ko tas dod vispār, ja? Un tas bija tāds lielais lēmums, ko es pieņēmu, un es jūtu, kā tas ietekmē manu sievišķību un cik daudz drosmes tas no manis prasīja. Jo loģiski, kad tu uzreiz izskaties savādāk, un tu daudz vairāk krīt acīs, jā, uz fona, kur sievietes ir krekulos un augšņās līdz šeienē, jā, un tas rāda, arī proporcionāli sievietei formas un visu. Un otrs, ko tas bija tāds pirmais, kas manu sievišķību ļoti tā atcita vaļā, un daudz, ko es sapratu vispār par sievietes dabu kā tādu. Un tad es sāku nodoties arī citām sievišķām praksēm, vadīju daudz sieviešu apļus. Īstenībā to es daru jau ļoti daudz gadu, sieviešu apļus es vādu, bet tas bija tā kā savādāk. Šobrīd jau tas ir citā līmenī, vispār es tā varētu teikt, kā mēs arī taisam Jonijas tīmīgus. Mums bija vienreiz forši tagad šovasar arī pasākums, kur mēs bijām vairāk kā 15 sievietes, un tā skaitā arī mazas meitenītes, kuras tikko sāk tikai skolas gaitas vai vēl pat neiet, vai tikai iet bērnu dārzā. Mums bija Jonijas tīmīgs tāds milzīgs aplis, kur sievietei ir visām ir gari brunči, un visas sēž uz bļodiņām, kur ir augu uzlējums, un visas dziedinās. Nu, un arī šī vasara visvairāk mani iepazīstināja ar kailumu, ar sievietes kailo dabu, un man liekas, es esmu pa šo vasaru bijusi ar tik daudz kailām sievietēm, kā nekad savā dzīvē vispār. Jo visas prakses, kur es esmu bijusi šogad, kuri bijuši vadīti retrīti, vai es esmu pati piedalījusies kaut kādos pasākumos, lielākā daļa sievietes ir atdevušās šim kailumam, šai atklātībai un patiesumam, un pilnīgai bez konkurences tādai stādījai sevī. Un, kad tu skaties uz otru sievieti, viņa tev iedvesmo, viņa tā kā, tu pat neredzi nekādas tās aprises vai ko, bet tu redzi tā kā to būtību,
tu redzēji ikvienā to skolotāju, un tu redzēji ikvienā to milzīgo atbalstu, to mātišķo, to sievišķo, skaisto, burvīgo enerģiju, kas patiesībā dod resursu un uzlādē. Jo tas ir arī tas, ko es ar Agnesi ļoti, ar tevi arī ļoti jūtu, kad ar tevi esot ir, zini, tā sajūta, nu, tā atklāsme man atnāca, kad ir piemēram, mammas, atnāk bērns, viņam bija daudz kreņķi, un mamma tā kā vienkārši apskauj. Viņa neko pat nedara. Viņa vienkārši apskauj, noglauda galvu, noskūpsta pieri, un bērnu atlaiž visas rūpes un raizes. Viņa nelasa nekādas lekcijas, viņa nesaka, kāpēc tu tur nedarīji tā un šitā, bet viņa vienkārši tur telpu ar atvērtu sirdi savam bērnam. Un iedomājies, ka šādi mēs varam turēt telpu tā kā viens otram, sievieti sievietei. Un tas ir tas, ko es ļoti pieredzu vispār šovasar, tas ir tas, ko es ļoti pieredzu, tad vienkārša būšana, prasme noturēt sevi tajā sajūtā, tajā telpā, kur nav nekas vairāk kā tikai šī te mīlošā attieksme, cieņpilnā attieksme pret cilvēkiem, pret sievietēm. Un, protams, es ļoti daudz esmu sākusi pavadīt laiku pie dabas vai ar dabu, ar dabas elementiem, ar zālītēm, visādiem augiem. Tas ir tas mans elements, protams, tas mistiskais dziļums, ļoti daudz arī es esmu, īstenībā tieši šovasar es esmu saņēmusi vairāk arī no citām sievietēm vārdus, kad manā tā kā būtība ļoti iedvesmo viņas un ļauj atvērties, kad viena tikšanās ar mani uzreiz izmaina sievietēm dzīves, un tas bija tas, kas es dzirdēju ļoti daudz reizes šovasar tieši, kad neko jau es tur nedaru, nevienam, pa lielam es neko baigi nemācu un nekādus sprediķus baigi arī nelasu, ja. Lai gan dažreiz man patīk iet dziļāk lietās, un es esmu ļoti tāds analītisks, man ir spēcīgs intelekts, un tā ir mana, es teiktu, dāvana, bet, dažreiz man viņa izlec vairāk uz āru. Un es saprotu vienkārši, kā tas, kāda es esmu, ar to ir pietiekami, un ka man nav vairs, varbūt ir kaut kādas lietas, kas ir jāuzlabo, šķautnes, kas jātīsta, tas ir normāli, vienkārši, lai tas uzlabo arī manu dzīves kvalitāti, bet vairs nav tā sajūta, kad man ir kāda jākonkurē, ka man ir kaut kas jāizcīna, ka man, es nezinu, es lielākoties vispār sievietes izjūtu kā tādu esības mirkli, kur es varu būt es pati. Un ka man tas tieši iedod atslābumu. Tieši cita sieviete, tieši tā kopā būšana. Un tieši ļoti arī tu minēji, ka mums būs arī tas 8. datumā tas pasākums. Jā, tas mums arī būs. Un tur mēs arī iesim mežā. Vai ne? Mēs iesim mežā. Tā atļaus. Jā. Laika apstākļi. Jā, ja laiks atļaus. Ja nē, tad mēs būsim kakao tādā ieskautā telpā. Mājīgā vidē. Jā, un tad vai nu mežā, vai nu pie mums telpiņās. Un tieši arī iesim no šī te paša fokusa. Man liekas, ka no šīs te mātes dabas, tādas mātes zemes pozīcijas, no šīs te absolūtas tādas vienkāršības tādas būšanas, un tad jau arī notiks tie dabiskie procesi, gan caur kakao, sarunas vērsies vaļā, gan caur elpošanu, būs iespēja izstrādāt kaut kādas tādas sasāpējušās lietas, un, jā. Jā, tā kā tu jau ieminējies, jā, tad es arī tā kā mazliet paturpināšu šo, jo, jā, manuprāt, tā ir jābūt tādai superjaudīgai kombinācijai, jo man patiesībā tā doma uzrunāt tevi par šo atnāca tieši, kad es pati gāju šamaniskās elpošanas procesā, ko es bieži daru. Un, jā, man vienkārši atnāca šī tāda doma ideja, jā, ka kakao plus elpošana
Nu, tam ir Jā. jābūt super jaudīgi un, augu ceremonija plus vēl elpošana, un tas kopā tāds, dubultā, trubultā iedod šo paplašinātās apziņas stāvokli, un tad vēl, kad mēs par to sākām runāt un vēl izdomājām, ka tas varētu notikt dabā, tad vēl jau vairāk, tā, kad, tā kā 8. septembrī dienas pasākums Siguldā, esat laipni aicināti pieteikties, jautāt, uzdot jautājumus, prasīt, un informācija ir arī mūsu profilos, mēs arī vēl turpināsim ar to dalīties. Tā kā, tas ir tāds, es pati esmu ļoti patīkami par to satraukta, un, tā kā man tiešām, tā ļoti, ļoti gribās to pasākumu, un vēl man gribējās norizonēt par visu to, ko tu stāstīji, par šo tādu sievišķo būšanu un sajūtu, super, arī par to kailumu man ļoti, ļoti uzrunāja. Jo tieši tas, kad pirmkārt, kas man arī fascinē, man arī bijuši šī brīnišķīgā pieredze būt kaut kādos pasākumos, kur sievietes ļaujas caur kaut kādiem procesiem šim kailumam. Un tas skaistākais ir tas, ka tiešām, kad bez tām drēbēm, visas mēs esam skaistas, un patiesībā mēs esam vēl skaistākas nekā ar tām drēbēm. Jā. Ar tām drēbēm tad, nezinu, gan mēs pašas, gan varbūt tur otrai, vai kā tur redzam, kur varbūt kaut kas varētu būt savādāk, bet tā, ka mēs esam kailas, un mēs esam, tiešām tik skaistas un tik dažādas, un katra tik īpaša, un tas ir vienkārši fantastiski, un šis moments, kad mēs spējam tā kā vispār ļauties kaut kam tādam, un šī tēma viņa man vispār virmo, un man arī, ir jau domas un vēlme, par kaut kādiem šādiem pasākumiem, tā kā, es pagaidām vēl skaļi nerunāšu, bet lai top, Es tieši arī domāju, es gribētu tik ļoti taisīt pirtis, un tas ir, tas, ko es jūtu, kad šo ziemu man ļoti tas, tā kā, es nezinu, kas man nāk tāda vispār sajūta, kad gribās, zin kā, kad, agrāk likās, kad, šī ir garīga prakse, kur es tur kaut ko, un mēs tur visas kaut ko iztransformējam, bet šodien man visas tās garīgās prakses liekas kā vienkārši ikdienas dzīve. Un tu tajā ikdienā, un tu saproti, ka tā ir tā kā tava dzīve, tā kā, kas īsti pat vairs nav kaut kāda prakse, bet tava ikdiena. Un vienkārši tu vēlies citiem tā kā parādīt, ka, tu zināji, ka šitā var dzīvot, tu zināji, ka katra diena var būt tāda, nevis tikai vienu sestdienu 3 mēnešos. Tā kā aicināt vairāk uz to pirmatnēju, uz to sākumu, uz to cikliskumu. Un man vispār, jo vairāk es atzīstu savas emocijas, jo vairāk es atzīstu savu kailumu, jo vairāk es atzīstu savu trauslumu, ievainojamību, jo vieglāk man ir būt pašai, un jo vieglāk man ir būt starp cilvēkiem. Jo visu laiku, mēs visi piedzimstam dzīves laikā no daudz kā aizsargājamies un no daudz kā norobežojamies. Un tas ir normāli dzīves laikā, mums tas ir bijis vajadzīgs bērna vecumā vai skolās, pusauģu gados, lai sevi pasargātu. Un tiešām varbūt tās iezīmes mums ir palīdzējušas izdzīvot. Bet tas pats arī mūsu mamām un vecvecmamām, un bieži vien tie aizsardzības patērni ir tādi paši tā kā mūsu vecmamām un mamām, kas arī īstenībā ir šī te pati mātes, tā kā šī te dzimtes tā enerģija, kas seko līdzi, un jo vairāk, man liekas, sieviete iet tādā savā pirmatnējumā, jo ātrāk viņa sastopās ar citām dzimtes sievietēm un ierauga citu dzimtes sieviešu sāpi, citu dzimtas sieviešu tādu, varbūt noslēgšanos, varbūt pat tēlošanu, varbūt pat, izlikšanos, un tas varbūt pilnīgi jebkas. Tas ir tie iedzīvošanas mehānismi vienkārši. Jā, un zini, tā problēma sākas tāda, kad mēs to identificējam un domājam, ka tas ir tas, kas es esmu. Un ka mēs domājam, ka šī te
šis te mehānisms ir kaut kas, kas es esmu, un kaut kāds, kādam man ir jābūt. Nevis ieraugam, ka tas nāk no dzimtas, un saprotam, ka šis ir vienkārši iedzimts tāds, man patīk vārds gļuks, tā kā reāli gļuks, kas vienkārši piederēja tavai mammai, kas domāja, ka tā ir tā, kas viņa ir, un tā vecmamai, un tā, un tur var aizšķāpo līdz pat, nezinu, pirmajām dzimtas vispār sievietēm. Un man liekas, tas ir tas, kas šodien arī ļoti parādās caur šīm te praksēm, kas notiek. Mēs ļoti ātri un viegli varam saprast, kas es esmu un kas es taču vairs neesmu vai negribu būt. Un man vispār liekas, ka šīs dienas prakses ir ļoti advancētas un ļoti tādas, spēcīgas. Un es jūtu, ka ļoti daudzām sievietēm šīs te prakses nāk kā tāda ļoti dziļa iespēja palīdzēt ne tikai sev, bet vispār visai dzimtai, visām dzimtas sievietēm. Un es jūtu, un es jūtu, ka taču agrāk mēs pirtiņā gājām visi, varbūt tikai sestdienās, varbūt kāds kurināja tur savā dzimtā pat pa 2 un 3 reizēm nedēļā, ja? Bet šodienā, iedomājieties, tas ir kaut kas ekskluzīvs. Tas ir kaut kas, ja tev ir sava pirts, pie dabas un vēl upe, tas ir wow, ja? Un es domāju, kā šādas te vienkāršas lietas ir kļuvušas par ekskluzivitāti, kā vienkāršība ir kļuvusi ekskluzīva, bet ne jau, protams, mēs visi varam iekāpt nabadzīgā pozīcijā un tā tālāk, ja? Bet es domāju tieši, ka tu esi vienkārši savā bagātībā. Vienkārši savā pārpilnībā, savā tajā pašpietiekamībā, un tu neiekrīt savā egoismā, bet joprojām esi vienkārši. Tieši tā, jā. Atgriezties pie tādām pamatvērtībām, pie tādas vienkāršības, jā, un tā ir arī tāda tēma, jā, kura arī man caur šiem sieviešu apļiem atnāca, kad patiesībā, tās patiesības un tās patiesās vērtības, viņas jau vienmēr ir bijušas, un cilvēki laikos ir tā dzīvojuši, un jā, bet, tāda kaut kāda tāda evolūcija, attīstība, jā, mūs ir aizvedusi, jā, kaut kur reizēm ļoti tālu, jā, no tādas ir kā tādas vienkāršības, kas arī nav it kā slikti, bet es, piemēram, redzu to, kad man, teiksim, manu tādu kaut kādu garīgo mentālo veselību, man pašai un arī citiem palīdz saglabāt, tomēr šī atgriešanās pie dabas, pie vienkāršā un pie visa šī. Un vēl es, gribēju pateikt, kad es tā kā sajūsmināju tas, ka tu padalījies par to krūšturu nēsāšanu. Tas arī, tāda sievišķīgu sarunu tēma, tas arī ir wow, un es arī, es starp citu arī ļoti tieši pēdējā laikā izjūtu šo vēlmi un vajadzību, tiešām pat vajadzību, tā kā nelietot, vismaz mājās. Labi, teiksim, mana dzīve vēl joprojām sastāv no tā, ka es daļu laika pavadu ofisā, uz ofisu es nebraucu pagaidām vēl bez krūštura, bet interesanti ir tas, kad vien ir tāda iespēja, es tā kā, labāk nē, un ko es novēroju, man ir pusaugu meita, un viņai ir tāds vecums, kad viņi tur tā kā tur kautrējās un slēpjās, un tur nezinu, vai tur nenāk kāds iekšā, kad viņi pārģērbjās vai kā. Un es novēroju to, kad es mājās staigāju pēc krūštura, vienā brīdī arī es redzu, ka arī viņi sāk staigāt. Un tas ir tas, kad kā mēs tā kā, ko tu arī teici, kā mēs kā sievietes tā kā vienkārši pastarpināti vienu otru ietekmējam, vienu otrai rādam, kā tas no paudzes paudzē nododās, un tas ir tik fantastiski un tik skaisti. Klau. Jā, kā var viens otram palīdzēt, pat neko nesakot, vienkārši mainot sevi šo lietu, un kā tā viena lieta ietekmē visu vidi. Vienkārši tā kā rādot, jā. Un man liekas, tas arī ir tā ir tā viena no vienkāršības tādām
Nu, iedomājies tiešām, kad nav nevienam nekas baigi jāmāca, jāstāsta, bet tu to visus integrēsi sevī, un tu vienkārši esi tu pats, un tieši tas, kāds tu esi, ir tas milzīgais dziedinājums, kas nāk pasaulē. Un tad tu tā sēdi, un tā, bet es jau neko nedaru, nu ko es tādu daru? Ko es tu vienkārši teici, dzīvoju. jā, jau neko, bet tas ir tas tavs lauks, jā, kurš vienkārši ap tevi, viņš ap tevi strādā. Jā, un tas ir, un man ļoti patika vakardien, ka mēs te runājām, ka man arī salikās, es to jau zināju, bet es biju aizmirsusi, ka šī te vienkāršā lieta, ka mēs paši nekad neredzēsim Dievu, dievišķo sevī, jo Dievs pats sevi neapzinās. Un tas man tā kā arī baigi salikās par to, ka dažreiz mēs, mums liekas, bet ko tad ja? Es taču neko, man vispār nekas, man nav nekāda sakara, ja, ar šo visu, bet patiesībā tās ir tās dievišķās enerģijas, kuras tu esi sevī atvēris līdz kaut kādai augstai frekvencei, un katram pilnīgi cita frekvence, kā mēs tur, kas kuram ir kaut kas dievišķi, ja. Mums katram ir sava enerģija, to vairāk var savu cilvēku dizainu uzzināt, ja kādam ir interesi, droši var uzrakstīt, pieteikties, atbraukt sarunu, bet, jā, un kā man patika tā sajūta, ko es atcerējos, kad, jā, nu, dažreiz tu pats no malas, nevis dažreiz, bet tu nekad pats no malas neieraudzīsi to dziedinājumu, to skaistāko savu versiju, tāpēc, ka Dievs pats sevi nespēja apzināties. Viņš pats neredz, ko viņš dara. Viņš vienkārši ir. Un ka šīs dievišķās šķautnes, ka apziņa pati nevar ieraudzīt, cik viņa ir skaista. Viņa pati nevar ieraudzīt savu dziļāko, šo te augstāko frekvenci. Un līdz ar to arī cilvēks pats nekad nevarēs ieraudzīt savu augstāko frekvenci, savu to viskaistāko, ko viņš nes šajā pasaulē. Un tad ir tas, kad tieši tā vienkāršā būšana, vienkārši savā esībā, ka tu peldies tajā, kāds tu esi, ir patiesībā tieši tavs tas dievišķais, tā kā tas stāvoklis, ko tu atkal, tu sēdi, tu esi vienkāršībā, un tu nesaproti, kāpēc cilvēki nāk, un tu viņam var palīdzēt, ar ko, ar ko es tādu daru, ja? Un tas ir tas paradoks, tas ir viens no paradoksiem, ko prāts nekad nesapratīs. Prāts vienmēr tieksies, man jābūt labākam, man jābūt tur vēl, jāsasniedz vēl kaut kādas latiņas, bet patiesībā nevienmēr. Dažreiz vienkārši jāpieņem tas, kāds tu esi, un jāintegrē sevī tas līdz dziļākajam maksimumam. Un arī tāda dziļākā pieņemšana, tas man tā aizbrauca. Es tieši vēl gribēju pieminēt tāda, vēl atnāca tāda sajūta, ka jāpastāsta, varbūt kādam, noderēs no klausītājiem pēc tam tieši tā sajūta, ka dažreiz mēs, tā kā lai saliek to domu, labi, kaut kur aizgāja, bet, labi, varbūt pēc tam runājoties atcerēšos. Jā, jo šitas, ko tu teici, jā, viennozīmīgi, un arī tas paradoks, ka mēs to skaistumu mēs varam ieraudzīt viens caur otru, un arī sevi mēs varam ieraudzīt caur otru, ieraugot skaistumu otrā. Man ļoti patīk, jā, kad, piemēram, kāds, saka kaut kādu komplimentu man, piemēram, sieviete, un tad man patīk atbildēt spoguļojies, jo patiesībā jau tas, ko mēs redzam otrā, ir mēs ieraugam vienkārši, jā, to savu tādu atspoguļojumu tam skaistajam, vai ne? Jā, tas gan, un tas ir riktīgi skaisti, un tas ir tas brīdis, kad mēs arī, kaut kā pieņemam to, ka atzīstam, ka mūsos ir kaut kas skaists, un daudz jau jūtās neērti. Viņiem grūti ir to tā kā pateikt.
un atzīt skaļi, nu, kad jā, manī ir kaut kas foršs, kas ietekmē daudz cilvēkus, un ka šis foršais tiešām daudziem palīdz. Jo, nu, sabiedrībā mēs visi fokusējamies uz savām nepilnībām, nevis savām pilnībām. Un tas ir arī, vai arī caur savām pilnībām ieejam kaut kādā egoismā, nu, ka mēs nenoturam to vertikāli un, nu, jā, tas narcisms, tas arī, jā, seko. Nu, tas ir viens no vēl tādiem, vispār no veselīgs ego. Sakmeņiem. Jā, veselīgs ego un narcisms, tur ir tik smalka robeža, ja tur nenotur, ja paslīd kāju pa labi vai pa kreisi, tad jā, var iekrist. Var iekrist riktīgi. Es kaut ko tik labu gribēju teikt, un es aizmirsu. Varbūt tev vēl atnāks, jā, es atkal skatos, kad vispār stunda ir pagājis vienkārši nemanot, jo man tā kā gribējās, jā, šoreiz arī iekļauties apmēram stundiņā, kaut gan man bija vēl lielais jautājums tev, bet es domāju, ka tas varētu paņemt vēl stundu, tā kā drīzāk mēs varbūt sarunāsim vēl kādreiz kādu sarunu uztaisīsim. Jā, un jā, noslēdzot varbūt, kas ir tas, ar ko tev varbūt gribās vēl padalīties, vai uz ko aicināt cilvēkus, vai... Zini, kā man liekas, es tik daudz pateicu, tā kā es aizgāju baigi dziļi, un es jūtu, ja es kaut ko teikšu, tad varētu būt pat daudz vienkārši. Nu jā, jo es ar tā jūtu, lai tās informācijas nav tā kā pa daudz, jā, jo tad, kad ir pa daudz, tad atkal mēs nevaram tā kā paņemt un saintegrēt, tāpēc labāk vai mazāk devās, jo nu man ļoti patika tas, ka mēs izrunājām, jā, šādu šo tādu atgriešanos pie tādas pirmatnējās sievišķības, šo tādu daļu, jā, kas arī iespējams mūs ir savedusi kopā un aicinājusi, jā, un tad vēlreiz tā kā atgādinājums par to, ka, jā, kad 8. septembrī mums ir šis kopīgais dienas pasākums Siguldā ar kalnu, elpošanu, jā, super. 8. Nu, tas ir vairāk par to pasākumu, bet 8. datumā būs vēl citi augi. Nebūs tikai kakao, jo es skatīšos, kas ir tas augs, kas atnāks. Man it kā bija jāats, ka čaga, bet es skatīšos, jo čaga vispār tas ir kaut kas ļoti unikāls, un viņa īstenībā ļoti labi iederētos, jo čaga man ir, zina, ko asociējās? Man viņa asociējās tādu sajūtu, kad mirklis, tā kā, zini, kad ir, nu, tukša, tā kā sievietes dzemde, un tu apzinies tā kā to potenciālu, nu, ka tur var reāli izaudzēt bērnu, pat veselu visumu, un, nu, tā kā cik daudz un cik tālu tas vispār var aiziet. Un čaga man tieši asociējās ar tādu ļoti dziļu, tādu tukšumu, kur var rasties jebkas. Un tieši tāpēc man atnāca čaga, un man likās, tas ir tik interesanti pie dabas ar elpošanu, ar kakao. Nu, tā ir kombinācija. Čāga ir tā, kas mums ir kakao. Nu, es tā kā jūtu, jā, tā ir jābūt bombai. Jā, un es vēl domāju, es vēl skatīšos, varbūt atnāks vēl kāda kombinācija. Bet tas, ko es gribēju teikt, jā, ka 8. datumā noteikti varbūt atnāks vēl kāds augs, kāds vēl palīgām. Jo katrs augs nāk kā milzīgs atbalsts un skolotājs mums ikvienam, un man liekas, nu, skatīsimies vienkārši, kas atnāks vēl dienu pirms. Vai ne, jo vienmēr jau arī tā grupa cilvēku atnāk tieši tie, kam jāatnāk arī, lai viens caur otru ieraudzītu, un arī tāpatās, jā, arī mēs kā vadītājs, principā šajā procesā būsim arī pašas iekšā ar savu atvērtību, savu atklātību, un arī mēs caur to, es jūtu, ka mēs arī izzināsim, jā, turpināsim augt kaut kādā ziņā, un vēlreiz, jā, par to, ka, principā, pasākums ir plānots dabā, nu, tad tas būtu vēl jo vairāk jaudīgi, jā, bet, nu, ja kādu biedē tas, kas tad notiks, ja būs nelabvēlīgi laika apstākļi, jā, tad tas notiks telpās, un tas tāpatās būs forši, un mēs ļausimies, jā, kā jau tu teici, arī tam vēl
kāds augs vai augi varētu atnākt, tā kā es esmu pārliecināta par to, ka viss notiks tā kā tam jānotiek. Un vispār mums būs arī pikniks, tur uz vietas dabā, tā kā būs arī tāds, forši iespēja vispār pabūt tiem, kas grib vairāk mieru, tie, kas grib vispār arī tādu noiešanu nost, mēs iesim tā kā reāli mežā, nekurienē, tā kā, dziļi Siguldas tādā līdīsim, tur būs interesanti, būs forši, jo mēs arī savus liekločus iztaigāsim katra, un jo ticat man, kamēr jūs tur pa to mežu iesiet, jums jau tur būs savi procesi, savi secinājumi, savas sajūtas, un jo mums jau būs ieliktas tās iestrādnes, un es domāju, ka tas būs vienkārši, arī aiziešana līdz būs process un došanās atpakaļ būs baigais process tāds, jo mēs pilnīgi tā kā ieiesim. Un integrācija. Jā, precīzi būs tā kā sagatavošanās un integrācija, jo sajūta vispār ir tāda, ka mēs iesim kādā citā realitātē vispār, kur viss ir redzams. Jā. Labi, es vairs nekavēšu, centīšos daudz vairs neko nerunāt. Super, jā. Tā kā paldies visiem, kas klausījās, visiem, kas vēl klausīsies. Man vēl gribas piebilst to, ka šīs sarunas, kā jau es minēju arī sākumā, mēs šeit runājam caur sirdi un klausamies no sirds. Un vēl arī, lai šo sarunu, lai dzird tie, kam ir jādzird, un lai viss notiek tā kā tam jānotiek. Paldies, Mieša, Alīna. Noteikti tiksimies vēl kādā sarunā, jo mēs varam runāt, un tiekamies tuvākais, ka tiekamies 8. septembra pasākumā, tā kā kopā ar mums. Paldies tev, liels paldies. Paldies, lai laba dieniņa. Tev arī. Tā. Paldies.